Labi, turpināsim ar sporta studijas izaicinājumu. Un 4. konkurss ir noslēdzējis. Šoreiz mēs devām vaļu jūsu idejām un domām. Nebija tur viens sporta veids vai viena bumba. Varējāt darīt, ko vien vēlaties. Un lūk, jūsu uzmanībai pirmais piecinieks. Un Kalnīte ir iesūtījusi un izcīnījusi pirmo vietu. Puika šauja ar paštaisītu loku, mazais mednieks. 5. pozīcija. Un Kalnīte tiešām piedalās aktīvi mūsu izaicinājumu konkursos. Un 5. labākais. Arī šādi var trāpīt mērķi. 4. Jākaps Saulīts, šortrekists, rāda neredzētus trikus Ventspilī. Viņš, protams, arī piedalījies pasaules kausa posmā šortrekā. Paklausīsimies, bija viens no noteikumiem jāpasaka sporta studija izaicina. Arī šādi pieliecies, viņam tas izdevās. Es domāju, ka ar hokeja slidām tu tā nemācētu, vai ne, Arman? Nē, protams, tās ir īpaši šortreka slidas, un tur nav varianti. Tik zemu nosēsties ar hokeja slidām nav iespējams. Numur 3, 3. vietu iegūst Mārtiņš Ķibers. Lidojošais šķīvīts uzlido gaisā, kamēr tas kā bumerangs griežas apakaļ, tiek uzmests salto, noķeram un uztaisām vilnītī. Vai es nezinu, kas tā slieciņa vēl kā varētu nosaukt. Breakdance. Lūk, 2. vieta, gandrīz līdz uzvarai. Tikai 1 punkts. Šī ir no uzvaras mūsu balsojuma. Kaut kas traks. Jau briest. Reinis Lācis Smiltenē. Tantes, kas sēdēja parkā, noteikti aizturēja elpu, ieraugot kaut ko tādu, un jau zvanīja uz 3 ciparu numuru. Bet par laimi viss ir kārtībā. Reinis nobrauc lejā un izcīna 2. vietu. Tikai 1 punkts līdz uzvarai. Nākamreiz, Reini, bet uzvarētāja mūsu izaicinājumu konkursā ir meitenei. Beāte Bensberga. Par 1 punktu viņa apsteidz 2. vietas īpašnieku, un viņa ir kārsēja meitene, redzams, met salto. Ļoti sarežģīti šādi te vingrinājumi. Es domāju, ka tur jau galva sarēps, ka tu vienas uzmēci, pēc tam tu vēl lēkā taisi dažādas vingrinājumus un vēl pasaki sporta studiju izaicinu. Skaisti apsveicam Beāti. Balvano veikala maratons, un Beāte ar tevi sazināsimies un tālāk dosies uz veikalu piemērīt savus nopelnītos asiks apavus. Pirms tam Mareka Osovska vadībā tev veiks pēdu testu.